Daudz dzīvokļu namu iemītnieki par ziemu nepriecājas. Līdz ar augstumu iestāšanos skaitītājs ir sācis griezties un rēķini kļūst par smagu nastu. It kā parādā neesmu, bet tu nomaksāšana tā turamies līdz pašam galam. 36,5 kvadrātmetri. Tā jau pavisam maziņš. Maziņš, jā. Mums ļoti dārgi iznāk maksāt par šito čūsku. Mūsu mājā jau lielākā daļa pensionieri dzīvo. Un tie visi cenšas nomaksāt, kas ir. Iecavniekiem salīdzinot ar tuvākiem kaimiņiem Vecumniekos un Bauskā, līdz šim par apkuri nācies maksāt visdārgāk, gandrīz 49 latus par megavatstundu, un arī parāds uz šo dienu ir jau vairāk nekā 180 000 latu. Pēc pēdējās statistikas ir tā, ka parādnieku skaits nav mums pieaudzis, ir tikai vienkārši pieaugusi parāda summa. Pašlaik mēs tiesā ir iesnieguši prasības pieteikumus aptuveni 50 000 uz 50 000 latu apmērā. Sākot ar decembri, Iecavā stājies spēkā jauns tarifs, kas ir par 17% zemāks. Mūsu tā laime, var teikt, ir tas, ka mēs iepērkam lētāku biokoģenerācijas siltumenerģiju. No Iecavai nepieciešamā daudzuma aptuveni 40%. Jaunajā tarifā gan nav iekļauts siltummezglu apkalpošana, tomēr samazinājumu iedzīvotāji tik un tā izjutīšot. Kopsumā tarifs samazinās pa 17,2, bet tieši iepērkot lēto biokoģenerācijas siltumenerģiju, tarifs samazinās kaut ko pa 12%. Tā kā 5% kaut kur ir uz siltummezglu apkalpošanu. Tarifs 40,47 lati par megavatstundu noteikti palikšot gan decembrī, gan janvārī. Ja gāzes cena turpinās kāpt, pieaugs arī tarifs. Tomēr līdz ar jauno kārtību tas vienalga būs par 12% zemāks nekā jāapkurē izmantotu tikai dabas gāzi. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.